Cilvēku zināmā mērā ietekmē, viņš ir atkarīgs no laika apstākļiem, tādēļ būtiski ir zināt laika prognozi. Vai jūs šodienā jau uzzinājāt? Nu, nē, es vēl pagaidām neesmu paklausījusies ne radio, ne televizoru, jo tikai 3 no rīta izkāpu no autobusa pie savas mājas, atgriezos no Baltikas folkloras festivāla. Bet man ir tā, kad es ticu kaut kādām vidējām. Es noklausos laika ziņas. Ticiet man, ja jūs paklausītos visas 3 Latvijas kanālus, tas ir 1, LNT un 3, ja? Tad katram ir nobīdes laika prognozēs. Un tad es parasti mēdzu paskatīties, ko svīrs dara gaisā, kā uzvedās daži augi, kā uzvedās man mājās kaķi, piemēram. Un tad es uzstāju savu prognozi, un tad skatos, kas to tā viss iznāk. Vai jūs liekat klāt arī, teiksim, tautas ticējums? Piemēram, šodien 7 gulētāji. Noteikti lieku. Jo tas nav kaut kādas tanteņu pasakas uz šitiem te senajiem ticējumiem. Tur ir kaut kāda ļoti liels, dziļš pētījums apakšā. Jo mūsu tauta jau nedzīvo, kā saka, vienai dienai. Tas ir cauri gadu simtiņiem vai tūkstošiem pat izveidojies tāds priekšstats, kas mūsu atmosfērā notiek katrā laika sprīdī, katrā gadu laikā. Un acīm redzot taisni šī laikā jūlijā, kad laiks ir tveicīgs, kad staigā pērkoni riņķi, ir tiešām nozīmīgi atcerēties, nu kā tad gal galā ir, jā. Uz gulētojos ielīja, jā. Nu tad būs tie pērkoni, laikam katru dienu, jā, varbūt ne, bet katru otro, un līs, būs. Un ja ir tas jūlijs notaisījies tāds ar austrumu vējiem un tāds uz sauspūti, kā saka kādreiz, nu tad var būt kaltētājs klāt. Kad neredzēs nedēļu, 2 nedēļas, un mēs taču visi atceramies vienu vasaru, kad pēdējais lietus bija Jāņu vakarā, un tad nākošais bija tikai augļu beigās. Ir rīti, kad, teiksim, ir rasa, ir rīti, kad nav. Vai jūs prāt, tas ir ļoti precīzs vispār mērījums, ļoti, jā. Jo migla, vairāk vai mazāk, vai mēs viņu redzam vai neredzam, viņa mums tur nostaigā pa to nakti, ja? Un vai tad tas mitrums ir pacēlies uz augšu, tad rases nav. Acīm redzot, veidojās augšā kāds biezums. Gaidi būs, bet vakar kaut kāds lietutiņš uznāks. Nav jāteic, ka baigais negais, bet kaut kas atmosfērā ir mainījies. Ja tas viss mitrums ir zālītē saķēries, augšā spīd saulītes, vīrus ir tādas, kā maz punktiņi gaisos, tik var dzirdēt, ka viņas kliedz. Nu, viss kārtībā. Dienas pāris 3 būs foršs laika. Cilvēka dzīve ir atkarīga no laika apstākļiem, no klimata. Jā. Un, protams, mēs esam ieraduši, ka laika ziņas katru dienu stāsta visi masu mēdīji. Vai jūs arī klausāties laika ziņas? Ja ieslēdzu radio, es no Radio 2 klausos par laiku visā Latvijā. Radio 2 ir ap 3 laikam. Un tur tāds speciāls raidījums, kā zvanu no visas republikas vietām un stāsta par laika ziņām. Un man ļoti patīk. Un kopumā laika prognozei, vai jūs ticat? Šis ticamības procents ir liels? Es par to nekad nebiju tā īpaši iedomājusies, bet es domāju, ka jā. Un tātad jūs minējāt informāciju no masu mēdījiem. Vai jūsuprāt tautas ticējumi arī ietekmē? Kā cilvēks var prognozēt laiku? Ja cilvēki ievēro, es domāju, ka tas arī ietekmē. Piemēram, šodien ir 7 gulētāji. Jā, es tik tālu nebiju iedomājusies par to. Tātad, ja šodien līs, tautas gudrība vēst, ka līšot 7 nedēļas.
Nu, tas varbūt arī tā. Es tā īpaši, tās tautu ticējums, nebija speciāli vērojusi. Vai jūsu labsajūta, veselība ietekmē laika prognozi? Nevienmēr. Tas, man liekas, ka uz maniem vismaz tā īpaši es tā nejūtu. Tas nav atkarīgs no laika, bet tas ir no garastāvokļa. Klimats daudzā ziņā ietekmē cilvēku dzīvi. Būtiska ir laika prognoze. Jā. Vai jūs klausāties laika ziņas? Praktiski jā, katru vakaru klausos laika ziņas. Tātad iegūst informāciju no masu informācijas līdzekļiem? Jā. Un kā ir, teiksim, ar internetu? Arī lasu internetā. Gadās, kad palasu par laiku. Ticamības procents, kāds varētu būt laika prognozē, jūsuprāt? Ir arī dažreiz gadījies, kad vilšanās, bet lielākoties tas ir 50–50%. Ticamība ir. Un vai internets būs precīzāks? Nedomāju gan. Jo man liekas, ka internetā ir tas pats, teikts, kas ir laikziņās, ko televīzijā tāpat publicēt. Es domāju, ka tas ir tas pats. Un, teiksim, mūsu tautas ticējumi sakarā ar laika pareģošanu. Vai ticat tiem? Piemēram, šodien ir 7 gulētāji. Ielīs šos 7 nedēļas. Uz kā to skatās, es īsti neticu tam. Nav piepildījies tā īsti līdz galam. Vai šīs dienas prognozi jau uzzinājāt? Nē, vēl nē. Laika prognoze zināmā mērā ievieš skaidrību, kāda būs diena. Vai arī jūs skatāties, interesēties par laika prognozi? Pa dienas prognozēm tieši varbūt nē. Es pastos uz nedēļas prognozēm, kādas nedēļā, nedēļa vai būs saulaina vai lietaina. Tad vieglāk orientēties, vieglāk saplānot tieši to savu nedēļu pēc, man personīgi. Un šo informāciju, laika prognozes, kur tu iegūsti? Es iegūstu pārsvarā internetā, jo es uzskatu, ka internetā ir nedaudz precīzāk, precīzāk informācija tieši laika apstākļiem. Jā. Kādā lapā tu meklē šo informāciju? Es parasti apstos visos lielākajos ziņu portālos, latviešu ziņu portālos, Polo, TVNet un tā, un tad es izvēlu kaut kādu kopsaucēju no tiem visiem, kāda varētu būt apmēram tie laika apstākļi. Kāds varētu būt, tavuprāt, ticamības procents šai prognozei? 60 līdz 40, 60, kad ir ticama, un 40, kad ir tiešām neparedzama tā. Teiksim, tautas ticējumi arī? Nē, es, diemžēl, tautas ticējumiem uz laika apstākļiem kaut kā nepaļaujos. Piemēram, šodien 7 gulētāji, ja līšot, tad līdz 7 nedēļas. Ticēsim? Nē, līdz 7 nedēļas. Es neticu tam, nē. Cilvēku dzīvē lielu lomu spēlē klimats, laika apstākļi un būtiski cilvēkam palīdz laika ziņas. Vai jūs viņus klausāties? Palīdz, jā, bet kāda tāda jautājuma, kā es jums jau teicu, tā vispār kā cilvēciski jau laika ziņas jau ir, cilvēks jau saka, bet ticēt jau es vairāk ticu Dievam laika ziņām. Tāpēc jau ik brīdi viņas jau mainās tas. Tad pasaka šodien, tad un tad būs, un pēkšņi uzreiz nav vairāk. Viņš jau mainās momentā, tas jau ir Dievs, tas ir viss Dieva pirkt. Kā Dievs grib, tā arī notiek. Kā jūs domājat, šīm laika ziņām, cik varētu būt ticamības procents, jūsuprāt? Es nezinu. Viss 100% es neticu. Un šo informāciju par laika ziņām, es domāju, no kurienes jūs iegūstat? No televīzijas. Un, teiksim, vai jūsuprāt, laiku prognozē arī mūsu, teiksim, tautas ticējumi? Es domāju, ka jā, vienā ziņā. Es domāju, ka jā, vienā ziņā. Piemēram, šodien ir 7 gulētāji. Tā runā, ja ielīš šodien līdz 7 nedēļas. Tā ir arī. Tā ir. Un tas ir nācis no veciem cilvēkiem. Cik es ņemu. Cik es dzirdēju, ka veci cilvēki parasti to saka. Tātad jūs ticat? Jā, tieši tā. I tā es
kā es jums teicu, tā es ne 100% ticu, kā cilvēks saka, bet no tās 100% viena no 50 daļas ticu. Un pārējais no Dieva ticu, tāpēc, ka viņš jau nav tā, kā televīzijā tu pasaki, tā arī būs, bet tā arī tas nav. Tā īsumā, kā pavēro, vai ne, kā saka. Tad, Dievs visu regulē, tas viss notiek Dieva prātā. Daudzējādā ziņā cilvēka dzīvi ietekmē laika apstākļi un tādēļ būtiski ir laika prognoze. Vai šodienā jau uzzinājāt? Ko es uzzināju? Laika prognoze. Ko tu uz to vari prognozēt? Es paskatos debesīs, Jūlijā mums latviešiem ir tas gulētāja laiks un neprognozējams plasās zibeņu un rūtas un pūš te niknie vēju, debes pa vidu, plēš, tā kā tautas dziesmā ir teikts. Un mainīgs laiks un mainīgs noskaņojums, bet principā, kā es atgriezos no Baltikuma, man ir tāds noskaņojums, labāks nevar būt. Ir izdziedāts visas tautas dziesmas, un ir pacēlums, es atkal esmu uzkāpis kalnā un ievilcis malciņa prieku, saprotams arī malciņa bairīti. Šodien 7 gulētāji. Kā būs ar laiku? Es domāju, ka nebūs, jo ja nopilinās pāris pilienu, bet tāds masveida tāds lietas nebūs. Varbūt nopilinās pāris pilienu. Vējš pietiekami liels? Vējš ir liels, viņš jau izdziedās tos mākoņus, jau uznāks uz 10,5 stundu augstākais un viņš aizies un atkal. Es neticu, ka šitas būs tāds, kas līdz 7 nedēļas. Neticu. Un vispār laika prognozei, ko saka masu mēdī un internets, ko piedāvā, vai jūs ticat? Cik liels varētu būt šis ticamības procents? Tā, 60. Es domāju, vairāk pa 50 es tomēr dodu. Šis ir super laiks, šis ir īstākais laiks burātēm, tiem jādodas jūrā uz Igaunijas salām, apkārt pasaulē pa Trakunu, bet pietiekam Baltijas jūra. Šis ir ideāls laiks burātājiem. Es kā pats 10-20 gadus esmu burājis te pa tiem Baltijas ūdeņiem kādreiz padomlaikā, jā. Labi. Cilvēks ir atkarīgs no klimata. Protams, būtiski ir zināt laika ziņas. Jā. Vai jūs jau šīs dienas prognozi uzzinājāt? Jā. Saulē kāds 20-23 grādus. Saulaini, bez mākoņiem. Prātās, ka mākoņi ir. Jūsu, kā jūs domājat, cik procenti varētu ticēt laika ziņām? Kad 60. Vismaz. 60 pēc 40. Jā. Un no kurienes jūs iegūstat informāciju par laika ziņām? No interneta. Kādas lapas apmeklējat? Delfi, liepājniekiem.lv. Kaut kas bija Astro kaut kāds. Tātad vairāk internets, nevis mēdī. Bet mēdījos arī rāda katru dienu. Šodien ir, runa ir par tautas ticējumiem, 7 gulētāji. Jā. Saka, ja jau īsti šodien, tad līdz 7 nedēļas. Kā jūs to vērtējat? Es tam ticu. Tāpēc esmu ticīgs cilvēks visiem pareģojumiem, bet, nezinu, cerams, ka neielīs. Kā jūs domājat, kā turpmāk būs vasara? Es ceru, ka būs silta, jo šodien ir tāds bija pavēsts, tāds man nepiemērot diena, gribētu siltāk. Laika apstākļi būtiski ietekmē cilvēku dzīvi. Lai mēs zinātu, kāds būs laiks, katru dienu cilvēkiem piedāvā laika ziņas. Vai tu viņus skaties, klausies? Skatos, jā, es katru dienu skatos. Ka interesē, kāds laiks būs rītā un tā. Un no kā tu šo informāciju iegūsti? Pārsvarā televīziju skatos. TV3 laikziņas visu jau. Un internetu neizmanto šīs informācijas? Internetu es izmantoju, Krievu adresi ir ismetero.ru laikam. Tur diezgan precīzi informācija. Tavuprāt, cik procentu būtu ticamība laika ziņā, laika prognozē? Ticamība bija maz, kāda atšķirība, tikko kaut kāds kādas izmaiņas vai virzienā, tad arī laiks maina. Ja ik pa stundu viņas atjaunojās, tad jau var. Un tautas ticējumu prognozei, tu tici viņiem? Es nezinu īsti, man liekas, ka kaut kā, ka tā nav tā kā taisnība, bet zinām jau ir, ka ir tāpatās 7 gulētājs. Jā, šodien tieši ir 7 gulētājs, tāpēc.
Tā kā laiks jau normāls, tad jau varētu arī būt, ka būs labs. Kā tu domā, kāda būs turpmākā vasara? Es jācer, ka šī tāda pati, vēl siltāka, tā lai var iet peldēt. Laika ziņas ir itin būtiska lieta, kas cilvēkam jāzina, kāda šī diena būs. Vai jūs katru dienu sekojat līdzi meteo informācijai? Pēc iespējas es mēģinu, bet parasti es nokavēju laika ziņas, kad es televizoru un internetā neskatos. Nu jā, es arī skatos vakarā pārsvarā. Tātad no mēdījiem jeb internetu? Es no televizoru laika ziņām. Jā, tāpat. Jūsu domas, cik patiesi varētu būt laika ziņu prognoze? Nu, apmēram procentos, cik jūs dot? 75%. Nē, es gan domāju, ka mazāk, tāpēc, kad ir dienas, kad ļoti atšķirās. Nu, piemēram, ir solīts labs laiks, bet ir tieši pretēji. Vai laika prognozēšanai jūs ņemat vērā arī, teiksim, tautas ticējumus? Es parasti nē. Es arī tā īpaši nepiegriežu tam mērīt. Šodien, piemēram, ir 7 gulētāji. Ja ielīst šodien, līšot 7 nedēļas. Ticamība jūsuprāt? Neticu. Bet bija vēl viena diena, un tajā dienā neielīja, un tad, laikam, tas bija, nu, tad līdz 7 dienas, bet vienalga. Tajā dienā neielīja, bet nākamā līja vienalga. Es domāju, es neticu tam. Un šī diena pietiekami silta? Jā. Ja būtu vējš, bet labāk.